Pirms 6 gadiem iegādājoties šo Madonas noda viensētu un nopērkot pirmās 4 zosis, Aleksandrs Budzinskis pat nenojauta, ka uz šo brīdi būs vienīgais Latvijā un viens no lielākajiem Baltijā tīršķirnes zosu audzētājiem un tirgotājiem. Sāku ar parasto Landa zosim, tas ir, kā Latvijā sauca, spēlēkiem. Pēc tam parādījās itāļi, baltās zosis. Lietuvā ieraudzīju Holmagoras pirmo reizi, kādi 5 atpakaļ, un tad es iemēlējos tajās rētajos šķirnēs, tāpēc, ka viņi ir lieli, milzīgi. No tur apetīte rodās ēdot. 23. gadā jau parādījās Tulūzas un Āfrikas zosis un tā tālāk. Tagad viņa saimniecībā ir jau 500 putnu, 11 šķirņu zosis un 10 šķirņu pīles, no kurām daļa citviet Latvijā nav sastopama. Te ir gan skrēji no vācu čempioniem. Te ir 2 šķirnes, kas Latvijai vispār nevienam nav. Tikai šitai saimniecība var ieraudzīt tas abakātie un gipsheimeri, bet vispār kopumā putni te ir no 7 valstīm. Latvijai ļoti grūti ir dabūt tiršķirni. Ir jauktiņi vai kaut kas tā. Ir ļoti daudz man nepatika, kā reklāmas portālos parādās, piemēram, tirgoja Holmagoru, bet zem tā Holmagora ir galīgi cits putns. Tad man arī parādījās tā doma, ka jāveido saimniecību, kurā cilvēki var atbraukt un redzēt dzīvajā, kā izskatās Holmagors, kā izskatās Tulūzas vai kā izskatās Ķīnas zosis. Viena saimniecība, lai būtu apskatāmi praktiski viss, kas pieejams ir Eiropā uz šodienu. Tas ir vairāk kā hobijs, bet, protams, ka patīkami, ka cilvēki atbrauc kaut ko nopērk un audzē tālāk. Kausera Aleksandrs zosis ir gudrākais no mājputniem, arī audzēšanas ziņā pateicīgs. Ūdensputniem nav kā vistai sarkanvērcīšu, spalgraužu vai vēl kaut kādu vēl tādu kukaiņu. Nav viņu. Tāpēc, ka pa ūdeni ņemās? Pārsvarā es domāju ūdens, tas, ko kukaiņiem arī nepatīk. Ja viņi visu dienu staiga slapja, neviens kukainis noteikti neizturēs. Ja vēl pie -10 viņi ielien ūdeni, tad jau, protams, ka tur neviens nedzīvo. Kā primārais noteikums ūdensputnu audzēšanai lielas ganības un, ja iespējams, arī dīķis. Taču, kā izrādās, tas nav noteicošais, jo ūdens neietekmējot spēju vairoties, vien kalpojot kā uzbudinātājs. Arī teritorijai jābūt nožogotai, un tas nekas, ja žogs ir zems, pāri nelaidīsies. Vai viņi var, protams, ka viņi var pat neparlidot, viņš var pārlikt, bet viņi zina savu teritoriju. Ja es pat noņēmu šādu tādu žogu pārlikt vai kaut ko, viņi zina to svītru, kur bija žogs, viņi pat neiet pāri. Pat ja tur žoga nav, viņi neies pāri. Taču no uzbrucējiem pat žogs nepasargā. Šogad Aleksandra saimniecība piedzīvojusi pamatīgus zaudējumus. Lapsas nagos tikuši vairāk nekā 50 putni, un ja tā parēķina naudas izteiksmē, kā stāsta Aleksandrs, putna cena tirgū atšķirībā no šķirnes ir no 20 eiro līdz 700 par pāri. Ļoti daudz pēdējos gadu iegādājas zosis kā mājdzīvnieku. Viņi negaļai skaistumam, tādai turēšanai, kā suņi, kaki, tagad arī zosis, arī mājās turas jau kā mājdzīvnieks. Gan igauni, gan lietuvieši, gan poļi šogad brauc pakaļ jau ir rezervējuši. Ļoti daudzi grib viņus izaudzēt no bērnības, lai viņi pierod pie tevis, pie un tā tālāk. Tāpēc viņi grib maziņus. Bet reta šķirnes tirgojas kaut kur no 6 mēnešu vecuma tikai. Tāpēc, ka maziņos ļoti grūti dzimumu noteikt. Līdz 4-5 mēnešiem tas ir praktiski ļoti grūti. Un sakarā ar to cenu kļūdīties nevar. Ja cilvēks grib pārīti, tad tikai pārīti var noteikt pēc pusgada 8 mēnešiem. Izrādot saimniecību, Aleksandrs uzsver, ka katram putnam ir sava individualitāte, katrai šķirnei savs raksturs, un tieši tas arī esot pats interesantākais. Ja vekuru var pastāstīt par šito ģenerāli. Viņš pieskatē konkrētu šķirni, konkrētu Haki Campbell, un viņš viņus gan vādā, gan sauc aiziet uz dīķi, gan sauc, ka jāiet mājā. Un ja viņi tur aizņemti kaut ko gliemeža smekla vai kaut ko, viņš stāv, viņš garāks, viņš visu redz apkārt, viņi ņemas peldās, viņš visu teritoriju noskatās. Policists vietējais? Vietējais policists, jā. Bet konkrēti vienu šķirni, tikai Haki Campbell. Kādam jābūt cilvēkam, lai varētu ņemties ar šiem putniem? Ar stipriem nerviem noteikti. Tāpēc, ka bleņas viņi visu laiku dara, gan savā starpā tur kaut ko sakaujas vai kaut ko. Citu tur neko nevajag. Tas ir tikai pacietība, nervi un viss. Un darbs. Un darbs, jā.
Un darba pietiek, jo visa saimniecība gulst uz pašā Aleksandra pleciem. Saimnieks atzīst, ka palīgs lieti noderētu, taču pagaidām gan rocība to neatļauj, gan sajūta, ka savus bērnus citiem grūti uzticēt. Ļoti grūti cilvēku atrast tādu, kam patiešām tā var uzticēties putnus, teiksim tā. Tur jābūt bišku fanam. Vienkārši, es pagaidām neesmu gatavs, lai paņemtu kaut ko, lai, kas saka, es pats un labāk es pats viens. Vēl tikai jāpiebilst, ka šobrīd visus spēkus Aleksandrs velta līdz šim Latvijā nebijuša pasākuma pirmā starptautiskās mājputnu izstādes un tirgus organizēšanai. Gribas sataisīt patiešām lielu, viņa būs unikāla priekš Latvijas. Tā kā būtu divas biedrības no Lietuvas, divas biedrības no Igaunijas, divas biedrības no Latvijas, vēl nekad nav bijis pat Baltijā. Izstādē Madonā būšot skatāmi ap 1000 putnu no vistas līdz pāviem, ko vērtēs tiesneši no Eiropas. Lieki piebilst, ka arī šodienas spārnotie varoņi tieksies uz godalgām. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.